Kazakungs, jūs esat lietas kursā, kā lai uzsāk lielu būvniecību, vajag saņemt kredītu bankā. Un es esmu lietas kursā, kā uzņēmējs, kas nāk, lai uzbūvētu kaut kādu māju vai siltinātu to māju. Viņam pasaka, ka ir to 5 būvnieki, un ja viņi būs, tad mēs dosim to kredītu. Un jūs to zināt, ka rezultātā mums pieaug cena konkrētiem darbiem, mums pieaug kvadratmetra izmaksas, rezultātā cilvēki ar šādām cenām nevar nākt bankai, banka saka, tu pamaz pelni. Tas ir aburtais loks. Jūs šodien, tas ir mans viedoklis, viņš nav pierādīts, jā, bet tas ir fakts, kas notiek tirgu. Jūs šodien aizverat acis uz zināmu karteli, kur piešķir naudu tikai konkrētiem būvniekiem ar konkrētu ciparu. Šitas bija smags pārmetums, jūs pievarat acis uz karteli, ko jūs liekat pretī? Mēs neko nepievēram, pēc priekš tam ir atsevišķi institūcijas kā konkurences padoma, kas ar to nodarbojas. Uz šīm būvniecības problēmām mēs esam vairāk kārt norādījuši. Protams. Jā, un kā tas ir jārisina. Bet klausieties, Mums sēž pitoni, kuri vienkārši privatizējuši būvniecību. Sadalām, ko dara banka, un sadarām, ko dara valdība. Es šajā gadījumā... Viņi nevēršas prokuratūra tāda, ja viņi redz, ka es šajā gadījumā ļoti atbalstu valsts prezidenta Rinkēviča kungu uzstādījumu. Proti, mēs palīdzam vienmēr, kad varam, bet tomēr katrai institūcijai ir savu pienākumu. Līdz ar to katram ir jādara savs darbs. Čudarkungs un Rokmeņkungs būdami